Nevar samaksāt parādus. Ko darīt? Ar šādu jautājumu klienti vēršas juridiskajā birojā. Pastāv vairākas iespējas, piemēram, vienoties ar kreditoru par samaksas termiņu, bet, ja ienākumi ir nepietiekami, lai dažu mēnešu laikā parādu varētu sekt un parāda summa, kam jau ir iestājies apmaksas termiņš, ir lielāka par 5000 eiro, tad iespējams labākais risinājums būs iesniegt tiesā fiziskās personas maksātnespējas pieteikumu. Man ir 17 gadu ikdienas darba pieredze strādājot ar maksātnespējas procesiem. Atbildēšu uz jūsu jautājumiem par maksātnespējas procesu attālinātā maksas konsultācijā. Nav nozīmes, kur atrodaties, jo uz biroju nav jādodas. Ar kādu summu jārēķinās, lai iesniegtu tiesā fiziskās personas maksātnespējas pieteikumu? Tie ir apmēram 2500 eiro. Jā, tas ir daudz. Lielāko daļu sastāda 2 minimālo mēneša algu samaksa maksātnespējas administratoram. Bet šo summu drīkst samaksāt arī cita persona, piemēram, jūsu ģimenes loceklis. Toties maksātnespējas procesa beigās būsiet brīvs no parādiem. Visu īsā video neizstāstīšu, sazinieties!